Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlstības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Savu lūkšanu sarakstu esmu laimīgi atgūsi. Pat suns Dieva vārdu negrauž. Slava Dievam. Mana suņa meitene bija noķiepusi man šo te blociņu. Kas te ir iekšā? Te ir iekšā tu ar savu lūkšanu vajadzību. Te ir iekšā manas lūkšana vajadzības, te ir daudz rakstuviet iekšā. Es par tevi lūdzu, ja tu esi manā lūkšanas sarakstā. Dievs tevi ļoti mīl. Viņš grib redzēt tevi veselu, laimīgu, dziedinātu. Un tomēr daudz, kas ir atkarīgs no tevis. Bībele saka, mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Kristus atziņu. Vēstulē korintiešiem tu to atradīsi. Un tāpat Pāvils saka, ka par visu, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ka ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Kas tad tas ir? Vienīgais, kurš ir šķīsts, svēts, taisns, patīkams, cildināms, mūsu kungs Jēzus. Tāpēc domāsim atkal par viņu, jo viņš ir galvenais. Es atgriežos Salamana gudrības grāmatā un sadaļa, kurai virsraksts ir Dieva saudzīgums, taisnīgie un bezdievīgie. Dievs saudzē tevi. Dievs saudzē arī to, kurš tavās acīs ir bezdievīgs. Bet ne jau mēs varam spriest par viņa dievišķumu vai viņa bezdievību. Un Salamans savā lūkšanā, Salamana gudrības grāmatās 12. nodaļā, sākot ar 19. pantu, saka tā. Tā rīkodamies tu Dievs iemācīja savai tautai, ka taisnīgajam jāmīl cilvēki. Un apveltīja savus dēlus ar cerību, ka dāvāsi atgriešanos no grēkiem. Šodien mums šī dāvana ir iedota. Un šodien 2. adventē, šajā gaidīšanas laikā, kad mēs gaidam Kristus dzimšanas svētkus, mums ir īpaši svarīgi atcerēties, ka mums kā taisnīgajiem ir jāmīl visi cilvēki. Tas nebūtu nav viegli, ja mēs esam bez Kristus, bez šīs atziņas. Šorīt Dievs man atgādināja kādu raksturvietu no, ja nemaldos, tā bija Hozejas grāmata, kur viņš saka tā. Mana tauta iznīkst atziņas trūkuma dēļ, un tā negrib neko mācīties. Un, lai gan šie vārdi ir rakstīti ļoti, ļoti sen atpakaļ, tie ir aktuāli arī šodien. Tāpēc lasīsim vārdu un domāsim par to, ko Dievs savā vārdā mums saka, atgādina, māca. Un tālāk Salamans savā lūkšanā saka tā. Ja savu bērnu naidniekus nāvi pelnījušus ar tādu piesardzību sodīja, gan laiku atvēlot, gan iespēju no ļaunā atstāties. Ar kādu rūpību gan savus dēlus tiesāja, ar zvērestiem un līgumiem to tēviem labu solījis. Ar mēru mūsu naidniekus šaustot mūs audzini, lai paši tiesājot mēs tavu labestību pieminētu un tiesāti, lai žēlastību gaidītu. Un tādēļ tos, kas dzīvojuši kā bez prāta, netaisnos, tu mocīji ar viņu pašu riebeklībām, jo pievilti, kā runāt nespējīgi bērni, tie maldu ceļos bija aizmaldījušies pār lieku. No riebīgajām radībām par dieviem
uzskatot visnicināmākās, tālāk kā bērnus neapdomīgus ar izsmieklu tu viņus sodīji, bet tos, kurus nepārmācīja sots, rotaļa vien skāra spriedums, kas Dieva cienīgs. Nāk prātā Pāvila vārdi neatriebieties pašamīļie, bet dodiet tiesu Dievam. Savus bērnus Dievs pasargā, reizēm pārmāca un tomēr mīl. Dievs ir labs un taisnīgs tiesnesis. Un par bezdevīgajiem sakot, Salamans turpina, ciešot sodījās viņi par radībām, kuras bija uzskatījuši par dieviem, ar kurām tagad tika šaustīti, un atverot acis, atpazina viņu patieso Dievu, ko liedzās atzīt, un tādēļ nāca pār tiem galējais sots. Tā bija pirmā atkāpe lūgšanā. Salamans gluži tāpat kā es mēģis aizpļāpāties savās lūgšanās pie Dieva. Man ar reizēm tā sanāk, un kuram gan ne. Bet viņš šeit atklāja tādu brīnišķīgu patiesību. Ja tu esi ar Dievu, visas lietas tev nāks par labu. Un arī tos, kas ar Dievu nav, Dievs atradīs veidu, kā izglābt. Mūsu paļāvībai, visā mūsu gudrībā, ne mūsu, bet tajā gudrībā, ko Dievs dod mums, ir jābūt vērstai uz Dievu. Tad mēs varam dzīvot veiksmīgi. Un visas šīs lietas kanoniskajā Bībelē mēs neatrodam. Mēs tās atrodam sēžot Dieva klātbūtnē, atrodoties pārdomās par Dieva vārdu, kas mums ir dots. Šeit tās ir atklātas. Un man patīk apokrifu grāmatas. Tās apstiprina to, ka mans domu gājiens ir bijis no svētā gara. Tas apstiprina man to, kā es eju pa pareizo ceļu. Un es gribu, lai arī tev tā ir. Dievs tevi ļoti mīl. Un viņš saka, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas, lai lūdz to no Dieva, kas dod visiem devīgi un nepārmestams. Šodien, laikā, kad ap mums norisinās tādi gruntīgi, es teiktu, notikumi, mums tik tiešām vajag gudrību no Dieva, lai zinātu, kā rīkoties, lai būtu Dieva vadīti un pareizi reaģētu uz visām situācijām. Netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāti, teica Jēzus. Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par viņiem. Arī to Jēzus mums ir teicis. Un lai cik sarežģīta būtu tava situācija šodien, zini, Dievam tavai situācijai ir risinājums. Tev varbūt nav. Tāpēc lūdz gudrību Dievam, un tu ieraudzīsi viņa risinājumu. Esmu pārliecinājusies, ka nevienmēr Dieva dotais risinājums ir tāds, kādu es to esmu gaidījusi, vai tāds, kādu es to vēlos. Es saprotu, ka tas ir bijis daudz labāks par to, ko es varēju vēlēties. Gluži kā ir rakstīts, daudz vairāk par visu, ko es lūdzu vai saprotu. Mīļais debes Tēvs, paldies Tev! Paldies Tev, ka Tu savā gudrībā vādi manas gaitas. Neļauj manai kājai slīdēt un palīdz man turēties pie Tavas patiesības, pie Tavas labās rokas šai dienā. Un kā Tava mīļā meitiņa, kā Tavs mīļais bērns, es satveru Tevi šodien pie rokas un iešu
ar tevi šajā dienā. Paldies Tev, ka es esmu Tev tik dārgs un vērtīgs bērns. Lai mana dzīve dod Tev godu visās manas dzīves sfērās. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.